Labdien, mīļie! Es gribētu šodien pastāstīt tādu komisku atgadījumu no mūsu ģimenes. Manai meitiņai bija 3 gadiņi, viņu sauc Džoela. Un mana sieva pamanīja, ka viņa ārā staigā bez pampera. Un viņa ieraudzīja, ka vienā vietā tur ir palikusi tāda čupiņa. Un viņa pieiet klāt un jautā viņai: Džoeliņa, kas to izdarīja? Viņa skatās uz sievu: Nē, es. Viņa jautā: bet kas tad? Viņa tā skatās acīs: muša. Un tu zini, protams, bija jāsmējās, bet liekas, ka mēs viņai nemācam melot. Liekas, ka no kurienes viņa to varēja tā zināt atbildēt. Tas ir no iekšējās dabas. Bībelē teikts, ka mēs esam visi grēkojuši, visiem trūks dievišķās godības. Un, kad vēl lasu Jeremijas grāmatā 17. nodaļā un 9. pantā, te ir teikts tā: Sirds ir ļaunprātīgi lokana pret visu, tā ir viltīga, kas to var izdibināt. Dievs palīdz, lai tiešām mūsu sirds viņam būtu izmainīta, jo sirds šķīstie to kungu redzēs. Tāpēc nāk kaut kādas situācijas mūsu dzīvē, ka Dievs grib parādīt, kā mēs rīkosimies. Un mēs saprotam, ka pat konflikti kaut kādi, kuri mūsu dzīvē veidojās, viņi mūs nemaina, bet viņi tikai parāda, kas ir mūsos, kas atverās tagad. Un tad brīdī, protams, es redzu, ka varbūt man pietrūka būt patiesīgam, pietrūka būt noturīgam. Un ko Dievs grib izdarīt? Lai es lūgtu no viņa pirmkārt piedošanu, un otrais, lai Dievs viņš mani maina, jo viņš man rāda, ko viņš grib sasniegt manā dzīvē. Tāpēc cilvēks, kurš ies Dievam pakaļ, un cilvēks, kurš teiks: es gribu, Dievs, lai tu no manis atdali visu to, kas tevi neslavē manā dzīvē, viņš bieži lūgs piedošanu. Viņam bieži būs pat varbūt jāpaliek sarkanam, būs tādas situācijas grūtas. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs grib mainīt tavu dzīvi. Un viņš dara to savā svētā gara spēkā. Tāpēc ļoti labi, ka ir tas, kas ar mums šodien strādā. Ir labi, ka ir tas, kurš šodien zina mūsu sirdis, un viņš var pacelt visu to, kas mūsu sirdīs atrodas, lai tas būtu iznests ārā un lai mēs varētu brīvi un laimīgi staigāt šeit virs zemes, rādot Dieva tēlu apkārtējiem cilvēkiem. Mīļais Dievs, es pateicos Tev par to, ka mums ir šodien jauna daba, mums nav jādzīvo pēc vecās dabas, pēc vecā Ādama. Jēzu, Tu atnes mūsu šo dabu, lai mēs varētu grēkiem miruši dzīvot taisnībai. Paldies, Jēzu! Es lūdzu Tevi, palīdz, lai arī tad, kad ir kaut kāda situācija mūsu dzīvē, lai mēs neliekuļojam, lai mēs necenšamies kaut kā aiziet no tā, ko Tu, Dievs dārgais, gribēji, lai mēs tiešām patiesīgi varam pat atzīt savu vainu, ka vainīgs, bet lai tiešām mēs paliekam, Jēzu, tādi patiesīgi un esam līdzīgi Tev. Es pateicos Tev arī šai dienā, Dievs, svētī šo cilvēku, lai viņam tiešām nāk kaut kāds pārmaiņš šodien, kaut kāds atklāsmes. Paldies Tev, es pateicos Tev, Jēzus vārdā. Āmen. Svētība Tev šai dienā. Visu labu!